Jūrmala ir fenomens, un fenomens arī tāds socioekonomiska rakstura fenomens, jo cilvēku skaits, kas grib šeit dzīvot, krietni pārsniedz Jūrmalas fizisko kapacitāti. Un tāpēc arī ir tas, jo ja pieprasījums ir lielāks par piedāvājumu, tad attiecīgi arī viss paceļās. Aug cenas, attiecīgi aug arī nekustamā īpašuma nodoklis un tā tālāk. Un skatoties tā no, teiksim, no liberālisma pozīcijas, jā, tā vienkārši, tā triviāli, tāda primitīva liberālisma, jā, tad viss normāli. Tas, kas var, tas pērk. Tas, kas var atļauties, tas atļaujās. Tas, kas nevar atļauties, tas neatļaus, tas ir lūzers, ja? Tas, lai tinās prom. Ja? Un tas pie kā noved, ja? Šī te absolūta tāda palaišana brīvgaitā. Ja? Un, attiecīgi, es jau teicu, nodoklis aug tā, ka viņu nevar vienkārši nomaksāt. Un, attiecīgi, pamatiedzīvotāji, jūrmalnieki vairākas paaudzēs un Latvijas iedzīvotāji, kas šeit ir ieradušies varbūt tur pēdējā 20 gadē, viņi vairs nevar izturēt konkurenci. Un viņi ir būtu spiesti atstāt pilsētu. Bet tagad ir viena tāda ļoti patīkams pārsteigums, man bija godīgi sakot, šī jauna politika ar nodokli. Ja, jo tā ir tāds asprātīgs gājiens, īstenībā es pat nenoticēju, kad pirmoreiz izlasīju, es domāju, kā tas var būt, ja, jo atteikties no tādas, pilsētāji atteikties no tādas peļņas, ko īstenībā jau bija uz robežas, ja, un pamatiedzīvotāji lielākā daļa jau sāk, man arī bija šaubas, godīgi sakot, ja tas turpināsies, cik ilgi es vēl varēšu to nekustamo nodokli maksāt. Bet, un īstenībā tas varētu pie tā arī novest, ja, ka tā tradicionālā kultūrvēsturiskā vide varētu izzust. Un šīs te jaunas, tas nodokļu, tā politika ar nekustamā īpašuma nodokli, man liekas, ka viņi strādā. Jāatzīst, viņi strādā, un vēl ņemot vērā to, kā ļoti daudz cilvēku, es nevaru pateikt pēc precīzi, ja, bet deklarējuši sevi Jūrmalā, ja, attiecīgi tas uzreiz dod mums, tas ir protekcionisms, protams, ja, bet tā ir ļoti pozitīva parādība, jo nosargājot vietējos cilvēkus, tiek nosargāta arī Jūrmalas unikālā kultūrvēsturiskā vērtība. Ja. Un tā vērtība ir ne tikai klimatā, jo klimats, godīgi sakot, ir švaks visā Latvijā. Ja. Tā nav Dienvidu Itālija. Ja. Es pat brīžiem brīnos, kāpēc visi tā tiecās, kāpēc šo zemes gabalu, ja, to Latviju, Baltiju, visi tā ir iekārojuši vienmēr. Tur taču briesmīgs klimats, kāda ziema šogad bija, jūs atceraties, aprīlī sniegs vēl, ja, tad pēc nedēļas pērkons un 30 grādu karstums, drausmīgi. Ja. Un ne tikai tas, jo Jūrmalā ir atmosfēra, tā, kas pievelk cilvēks. Ne tikai klimats, ne tikai priedes, tas nav vienīgais, ne tikai jūra, kurā peldēties var reizi vienu mēnesi gadā, ja? Bet te ir atmosfēra, jo te ir pilnīgi kaut kāda metafiziskā līmenī, pilnīgi cita, atšķirīga, emocionālā vide. Ne tikai no Eiropas, teiksim, no pārējās, ja, no citām valstīm, ja, bet arī Latvijas kontekstā. Jo iebraucot Jūrmalā, tu jūt to starpību arī ar Latviju. Un es negribu teikt, ka Latvijā nav vietu, kas nebūtu cienīgs tā, lai tur arī gribētu dzīvot un atpūsties. Ne tādā nozīmē, bet Jūrmala ir savādāk. Te kaut kādi, te ir Raiņa gars, ja, tā inteliģence, kas šeit, protams, visu Jūrmalas vēsturi jaunāko, sākot ar 19. gadu otro pusi, to taču ļoti iemīlēja inteliģents. Te radošie cilvēki vienmēr pavadīja vasaras. Te inteliģents zieds, var teikt, dzīvoja. Ja? Un tas viss atstāja tādu, man liekas, neizdzēšamo iespēju, ko var izdzēst labprātīgi, ja pie tā piepulēties. Un, teiksim, ja turpinātu ļaut šitā te nekontrolējam augt tam pašām nekustamā īpašuma nodoklim. Tad dabūsim vietējos visus prom un būs citi cilvēki šeit. Man ir skaidrs, es domāju, jūs varat nojaust, ja? Es neteikšu to burtiski vārds vārdā, ja? Man, protams, ir skaidrība un man ir, man nav variantu. Man ir skaidrība, par ko es vēlēšu.